Latvijas Universitātes studentu biznesa inkubators ir vieta, kur ar mūsu atbalstu un kompetencēm jauno uzņēmēju mērķi pārtop realitātē. Un mēs, universitāte, mecenāti un inkubators ticam, ka ieguldot tieši mūsu jaunajos uzņēmējos, mēs ieguldam Latvijas nākotnē. Jā, mēs esam Karmasok, veidojam savu zeķu brendu un nodarbojamies ar zeķu dizainu. Principā mūsu mērķis ir līdz gada beigām sākt izplasties ne tikai Latvijā, bet arī Baltijas valstīs un 2 gadu laikā sasniegt apgrozījumu aptuveni 100 000 eiro. Bija ideāli alternatīva ēdienu uzglabāšanai, bišu vasku un kopilns auduma. Tur var ietīt sieru, dārzeņus, augļus, pārlikt pāri bļodai. Būtībā viss, kas paliek pāri no ēdiena, var uzglabāt šajā materiālā. Mana biznesa ideja ir radīt kristāla kroņus, un uzliekot galvā kroni, sieviete uzreiz var justies īpaša, pamanīta, ievērota un jebkādā veidā izredzēta un karaliska. LearnIT ir izglītības iniciatīva, kas māca programmēšanas pamatus sākumskolēniem interesantā un interaktīvā veidā. Mēs ar šo projektu vēlamies sniegt Latvijas sākumskolēniem modernu izglītību. Un, lai šo moderno izglītību sniegtu, mēs ticam, ka ir jāattīsta prasmes, un programmēšana ir ļoti labs veids, kā šīs prasmes attīstīt. Mūsu galvenais ieguvums no biznesa inkubatora ir struktūra, kā tiktu no idejas līdz gatavam produktam. Bez biznesa inkubatora mēs varbūt kādu gadu domātu, kurā krāsā mums izvedot podziņas aplikācijā, kas bija mūsu sākotnēja ideja, bet tā vietā mums teica, nē, sagatavojiet minimālu produktu un neiet pie reāliem potenciāliem klientiem. Būtiskākais ieguvums no inkubatora man bija inovācijas stends. Ir tas, ka mēs varam uzturēties šajās telpās, ka mēs varam ražot, ka mēs varam būt šeit un taisīt produktu un arī radīt kaut ko pavisam jaunu un nebijušu. Un viens no man lielākajiem ieguvumiem manā biznesā, tas ir kaučings. Un šobrīd šis kaučings mani 100% virza mana personīgā biznesa attīstības virzienā. Palīdzēja prototipēšanas studija ar 3D printeri un visām tām sniegtajām iespējām. Viens no lielākajiem ieguvumiem no inkubatora mums bija grants. Tas mums ļāva iegādāties ražošanas iekārtas, 2 mums ir šobrīd, kas būtiski mums izmainīja apjomus ražošanas. Mēs daudz ātrāk varam saražot, līdz ar to vairāk pārdot. Viss ir iespējams tam, kurš tic. Ja tev ir sapnis un vīzija, celies augšā un dari.